29. augusts. Kalendārā vasara viennozīmīgi jau iegājusi finiša fāzē, taču ne negaisi. Tie vēl joprojām ir tādi, kādi bieži pat negadās redzēt vasarā, un 28. augusta vēlā vakarā Eiropas eksperimentālās vētru prognozēšanas centrs izsludina šādu prognozi. 1. un 2. līmeņa riska zona, galvenais draudu veids, ļoti spēcīgas lietusgāzes, vētras spēka vēja brāzums un arī zināmā mērā lielgraudu krusa. Skaitlisko modeļu prognozēs bija redzamas ļoti lielas, es pat gribētu teikt ekstremāli lielas Cape vērtības līdz pat 3000 džolānu kilogramā, kas nozīmē ārkārtīgi lielu negaisiem pieejamo enerģiju un vēja brāzums pat līdz 30 metriem sekundē no dažiem negaisa mākoņiem. Nu tad apskatīsimies satelīta animāciju. Viss sākas virs Polijas dienvidiem, kad tur izveidojas superšūna, īsi pēc 5 tur izveidojas superšūna. Vēlāk vakara gaitā negaisa mākoņi jau izveidojas daudz vietu un sāk grupēties vienā mezoskālā konvektīvā sistēmā. Ja būtībā vairāk negaisa apvienojas vienā lielā sistēmā un tad jau īsi pēc pusnakts Polijā nes milzu plauktu mākoni, vētru, nepārtrauktu zibeņošanu. Un šeit vēl piemetināšu, negaisa iet cauri tieši šim ļoti ekstrēmajam negaisiem pieejamās enerģijas reģionam. Nu un ko tie dara? Tie vienkārši eksplodē, pastāvīgi, burtiski mutuļo sev visu laiku uztur šo enerģiju, un līdz ar to milzīga konvektīvā sistēma, kas šķērsos simtiem kilometru lielu teritoriju, un tad vēl pietuvinājumā Latvija, konkrētāk Latvija. Šeit jūs varat redzēt nakts sākumā negaisi Latgalē, un tad no Lietuvas milzīga negaisa sistēma, mākoņu virsmas temperatūras pat līdz zem -70 grādiem, kas ir, tā ir indikācija, ka negaisa ir ļoti spēcīga, un pēc tam, lūk, esat redzēt, šie visa plaša un spēcīgā negaisa masa virzījās pār, faktiski visai valstī, izņemot Kurzemes galējo rietumu daļu. Nu, un tad vēl pēdējais kadrs pirms negaisa sasniedza Jāgavu, un tagad no manis komentāru vairs nav, izbaudam naksnīgo negaisu no rīta.
Zibens izlādes parasti komentēju ļoti reti, bet šis tāds īpašs gadījums. Šajā video ļoti labi redzams, kā pirmlīderi ar negatīvu lādiņu, kā zirnekļi ložņā un meklē pretlīderu ar pozitīvu lādiņu, kas tiecās pret pirmlīderi no zemes. Un tad, kad šis pirmlīderis, tā teikt, savož šo pretlīderi, vairāki neredzami kanāli ceļus uz augšu un pēkšņi notiek strauja masīva izlāde pirmajā kanālā, kas savienojas ar pirmlīderi, un nevienmēr tas nāk no augstākā objekta. Tāpēc negaisa laikā ārā atrasties nebūtu ieteicams, pat ja apkārt ir vairākas augstas ēkas. Un tad vēlreiz patiešām ļoti lēni, kā šis sazarojums sadalās, ir ļoti spoži izlāde, ļoti spoži uzplaiksnījumi. Šī brīdī Zibens kanālā temperatūra 5 reizes pārsniedz temperatūru uz saules, aptuveni 50,000 grādi, un šī termiskā izplēšanās rada manu mīļāko skaņu vasarā. Nu, un tad noslēgumā dažas kartes ar kopsavilkumu. Šeit zibeņošana laika posmā no 29. augusta pēcpusdienas līdz 30. augusta pusdienas laikam varat redzēt, ka šie vairākie spēcīgie negaisi virs Polijas apvienojās vienā negaisu sistēmā ar intensīvu zibeņošanu, kas devās tad uz Baltijas pusi, nezaudējot spēku ar vairāk nekā 30,000 zibeņu šķērsoja mūsu reģionu un pēc tam aizvirzījās, pagriezās nedaudz uz ziemeļa austrumiem. Un
un satelīta attēlā varat redzēt tieši to pašu. Diezgan reti, kad šie negaisi izdzīvo tik ilgi, turklāt gandrīz pilnībā nezaudējot spēku. Protams, Polijā vētra bija krietni spēcīgāka, arī krusa bija lielāka, tomēr varat redzēt, ka vairākus 100 kilometru garumā šis negaiss patstāvīgi sevi uzturēja, nezaudējot lielākā daļa savu spēku, pat pastiprinoties. Nu tad ar šo laikam negaisa sezona beidzot varbūt arī noslēgsies. Klāt septembris sāks skolu un laika video būs mazāk, tāpēc nepametiet kanālu, video noteikti būs, tie būs retāk, bet tas nozīmē, ka tie būs kvalitatīvāk, jo tiem būs veltīts viss atlikušais laiks, kas man būs brīvajā brīdī. Paldies jums par uzmanību, lai jums jauks vakars. Vislabāk!